Gan jau, ka Tagad jau eksistē. interesē. Tas ir ļoti Minerāla akmens grauzējiem. Tur ir Himalaju sāls. Jā, bet viņš nekad nav redzējis Himalajas, izņemot bildi. Viņa tas konvejer lēns vienkārši brauc ārām garām tādām lielām plakātam, kur Jā, kur izprintēt virsū Himalaju. Es arī šaubos, ka tā bilde baigi liela. Tā kā, zini, portreta bilde, tā kā tāds mazs rāmītis galda uzlīdz. Ķipa tā kā vecās filmās, kur tu atver savus kapītes skolā. Okay, tas ir īsts vārds saukums, jā. Jā, vai ne? Atceries, par ko tu cīnies, or something, es nezinu. Tas izrādās arī Himalaju sāls. Jā, tad tas ir īsts vārds saukums. Minerālu sāļiem bagātināts sāls ir parastais vārāmais sāls, nātrija chlorīds, kam pievienoti citi būtiski mikroelementi un minerālu vielas, piemēram, kālijs un magnijs. Jā. Wow, tas ir ļoti interesanti. Šitos nezināju, ka parastajā sālī liek klāt magniju, jo es ļoti lielu daļu no savas dzīves biju pavadījis neēdot sāli. Tā kā, pieņemsim kaut kādu, kaut ko nopērts veiklā, jā, tā kā, tad nav īsti to kontrolēt, cik daudz tas sāls ir. Bet brīdī, ka es biju gatavojis, es vienmēr gatavoju bez sāls, un izrādās to, ka tur iekšā bija magnijs, un tas arī tagad izskaidro to, kāpēc man agrāk bērnībā bija tik ļoti daudz krampi kājās. Jā, magnijs ir fucking vajadzīgs, man. Damn. Es nezināju, ka tu neliec sāli ēdienu. Es nebiju līdz agrāk. Nē, es agrāk. Es tā kā, bet ir tik daudz gadus biju nodzīvojis bez sāls. Tā kā, bez sevis pilnīgi kā sāls. Tas ir, jā. Vai ne? Ja es dzīvu bez sāls, tā kā dzīvu bez garšas. Nē, vispār The more you know. Nē, the more you know. Nē, bet zin kā, tas tā kā brīdī, kad man tas bija, man vispār ļoti garšoja specifiski tipa ēdienu tajā laikā. Tā kā ir ēdiens, kas ir garšīgs arī bez sāls. Sāls vienkārši tā kā, tas garšas akcentētājs, un tas ir viss. Un iedomājies, ja tā kā tu pagatavo ēdienu, kurš ir garšīgs arī bez sāls, tas jau ir kaut kāds noteikts līmenis. Vismaz manā skatījumā. Jā, bet es biespienu bez sāls neēdīšu. Tas ir, man liekas. Ok, fair point. Jā, bez sāls tas ir heresija. Tas ir literāli heresija. Es pat nezinu, kā vispār latviski ir heresija. Tas būtu noziegums pret cilvēci. Noziegums pret biespienu tas būtu. Jā. Es dzirdu fonā sirēnas, tā būtu ķecerība. Biespiena policija un Valmieras piens mūs iesūdzēs tiesā. Nē, Rīgas piena kombinācija. Nekā fair. Viens no viņiem. Zin kā viņi tuvāk. Viņi vienkārši tuvāk. Jā, viņi ir tuvāk, jā. Abi divi. Ok, tā ir ķecerība. Tā ir ķēziņas to vārdu, tik sen esmu dzirdējis. Ķecerība. Ārprāts, kas... Vai ne? Wow. Tas ir heresija. Tas ir, ķecerība tā ir, Wow. Kā ir kaut kāds vienkārši skaidrojums, varam ķecerība? Gan jau tezaurā ir. Tezaurs ir amazing. Jā. Āmen tezauram. Ķecerība, jeb herēze, ir apzināta reliģisku dogmu vai vispār pieņemtu uzskatu un ideoloģiju noraidīšana un novirzīšanās no oficiāli atzītās mācības. Ok, tātad mēs tagad visi piekrītam to, ka nelikt sāli klāt biespienam ir ķecerība, значит, biespiena ēšana ir... Tu ēdi biespienu bez sāls. Значит, biespiena ēšana tā ir reliģiska dogma. That's it. Amen. Amen. Wow, bet ok, ķecerība. Tāda vārda šķisnās, rītīgi sen dzirdējis. Tas ir tā kā mēs tik sen neesam bijuši vēstures stundās, ka ķecerība no mūsu smadzenēm ir izkritusi vienkārši ārā. Man liekas, es viņu vienreiz dzirdēju kaut kad 4. klasē. Nē. That's it. No more ķecerība for you. No more ķecerība. Šodien vajag insertot to krabi, kurš pīpē cigareti. Ķecerība. Haven't heard that name in years. Vai ne? Jā. Nātrijas, jā, wow, tas ir ļoti interesants. Es, ka nerafinēts jūras vai kalnu sāls, piemēram, Himalaju sāls, kurš nav redzējis Himalajs. Šis ir tas brīdis, ka tā kā pasaki man, ka tev ir autisms vai ADHD, nepasaka, ka tev ir autisms vai ADHD. Pēkšņi vienkārši Wikipēdijā lasa visu par sāli. Zin kā, tu uzrakstījis, domāju, tur arī tas sāc. Motherfucker. Es varu sākt, ja tu negribi. Jēzi. Tātad editētāji izgriež šo ārā.
Ko? Es nezinu, visu kaut ko. Kroč. Ok. Tu man stresu uzdzen. Ko tu Tā tad dari? es izstepījos. Okay. Labdien! Es esmu Hektors. Es esmu cilvēks. Es susurs. Un Jā, mēs cerams. kopā izdomājām taisīt tādu interesantu sarunu šovu, podkāstu, vai kā to latviski pareizi sauc. Jā, Pelēkā podcasts masa. Principā, man liekas, ka cilvēks vislabāk var pastāstīt, kā mēs nokļuvām līdz šai idejai. Okay. Nu jā, kā mēs nokļuvām līdz šai idejai? Nu, pirms kaut kāda gada, pusotra. Nē, pagaid. Vairāk. Diviem gadiem būtībā. Es iepazinos Hektoru. Un, jā, izdomājām to, ka, zin kā jau jebkuri normāli divi vīrieši, kur nebraukā daudz mašīnām, vai mēs tā kā, varētu daudz gameot tā vietā. Un spēlējām spēles, un no sākuma dažus tieši CS-u, bet pēc tam mēs atkārtām to, ka mums interesantāk sarunāties savā starpā. Rezultātā, brīdī, kad mēs sarunājāmies, bija arī pareizāk sakot, atradāmies vienā zvanā. Mēs konstanti, tā kā tiešām nozīmē, konstanti runājām par visādiem izgudrojumiem, tehnoloģijām, praksēm, filozofijas viedokļiem un būtībā visas tādas tēmas, tā kā Mēs ļoti daudz runājām dažādas. par visu. Būsim tā kā, reāli. jā. Un mēs Jā, runājām būtībā par tik visu, jā. daudz, ka visi pārējie parasti pameta sarunu. Un mēs vienkārši Vai arī, palikām. vai arī reāli sēdēja un klusēja un klausījās un tā kā darīja savas lietas. Un tad mēs sapratām to, ka tas tā kā mums pašiem ir ļoti interesanti runāties. Nu, vienmēr Un sakot, mēs izdomājām gribējās. to, ka mēs varam parunāties. Un, zin kā, ņemot vērā to, ka mēs esam daudz, protams, cilvēku šīs planētas, vai ne, gan Latvijā, gan tā tālāk, mēs varētu arī dalīties ar savu viedokli. Varbūt kaut ko iemācīties, varbūt mēs kaut ko iemācāmies, varbūt kāds klausītājs kaut ko iemācās. Nu, Jā, vai visādi arī var mēs viens būt. otram kaut ko iemācām. Jā. Jā. Un tas būtībā ir tas galvenais iemesls, kāpēc vispār sākotnēji šī doma dzima. Mums arī bija tas, ka mēs ļoti ilgu laiku centāmies izdomāt, kā vispār, vai mēs vispār to darīsim vai nē. Un man šķiet, ka ir kaut kur man datorā atrodas viens no pirmajiem ierakstiem, kas ir vienkārši bija kaut kāds sestdienas rīts, kur mēs 2,5 stundas sēdējām, runājām un izrunājām par kaut kādām militārajām tehnoloģijām un par cietajiem, par datoriem, kā vispār tie radās un kāpēc viņi tur tā radās, kas viņos iekšā ir. Tur vēl visādas tādas interesantas lietas bija. Man bija ļoti interesanti, zinu, to Hektoram arī bija ļoti interesanti. Jā, tā saruna bija patiesībā Tas vienkārši, ļoti jā. interesanti. Es pat neatceros, Jā. godīgi, par ko mēs runājām, bet mēs runājām Nekas, tik daudz. paspēsim atcerēties, Tas runājot bija par to pirms vēlreiz. manis. Tas bija pirms Jā, tevis, tas bija ļoti pirms manis. Tas bija ļoti, jā. Nu jā, un tad mēs tur bijām izdomājuši to, ka varētu sākt kaut ko tur mēģināt ierakstīt. Tad bija tas, ka mēs pamēģinājām, bet tā arī īsti baigi neaizgāja, jo kaut kā īsti nesanāca laikiem un to, kas dzīvē notikās, vismaz man tā bija. Vienkārši notika dzīve. Tāpēc tas nesanāca. Ok, labi, jā. Tas man liekas labāks teikums. Jā, vienkārši notika Man tā dzīve. Nē, tā arī bija, jā. Visas tās lietas, kas tur bija viens pēc otras, jā. Lūk, un tad mēs kaut kā nolikām šo domu plauktiņā, ielikām burciņā un atļāvām viņiem pamerinēties. Un tad reku nāca susurs, un susurs atrada to burciņu, un mums bišķiņ nospieda mūs, lai davai, taisam. Viņam pašai bija interesanta tā ideja. Jo mums tā kā ir, mums būtībā ir tā kā saraksts tipa, mēs par šo sakam, ka mums ir saraksts Kāds ar no mums idejām. izgriezīs šo ārā? Mēs Domāju, jāgriež? Domāju, jau, ka nē. Bet īsumā mums ir ļoti daudz tēmas sakrājušās pa visu šo Jā, laiku, par ko Mums runāties. ir ļoti daudz tēmas, par ko Mums ir runāties. es gribu uzreiz pateikt, vai ne? Mēs nekādā veidā neesam eksperti, vai ne? Varbūt kaut kādās pāris tēmās. Nē, mēs esam. Vai ne? Mēs varbūt tās esam mazbišķiņi zinoši. Mēs pat neesam nevis pāris tēmās eksperti, bet mēs tā kā esam varbūt mazbišķiņi zinoši vairāk kā vidusmēra cilvēks tieši kaut kādā specifiskā tēmā, bet tas tāpat tās ir ar pašu iniciatīvu izpētīt un uzzināt mazliet par šo tēmu vairāk.
Jā, Un jā, tikai tas tā mums to uztais varētu mazliet saukt. zinošāks. Jā. Un mēs neesam eksperti, mēs neesam Mēs, profesionāli mēs izglītoti vienk- kaut kādās pa tēmās. lielam, es teiktu, ka mēs runāsim par visu. Nu, tā kā nav īsti Jā. tēma, kas mums nebūtu. Jo burtiski tas sākas, kā tu teici, no tehnoloģijām, iet līdz vienkārši dzīvei, es nezinu, tur, par visu. Zin kā Jā. tāds viens kopums par visu parunāties, kā cilvēkam no pelēkās masas. Jo, manuprāt, Latvijā patiesībā ir tā influenceru kultūra, vai ne, vai kā viņi tur pareizi latviski sauc. Pat nezinu tādu, es tā galīgi neesmu, tā kā es neko neesmu Jā, skatījies, lasījis, tā kā tik maz par to zinu. Es arī, ne, Susers gan jau Ok. ir, bet... Jā, es ļoti sakoju līdzi mūsu latviešu influenceriem. Oh, no. Oh, no. Bet es to vienkārši uzņemu kā laika pavadīšanu. Bezmaz vai man interesē, kā dažiem labiem man zinošiem cilvēkiem iet, bet tā influencer kultūra arī ir tāda, jā, interesanti. Jā, man liekas, to, ka viņi vairāk eksistē uz drāmu, ne? Viņā Uz tur ir drāmu, uz visādi. piepelnīšanos, uz to, arī vienkārši pastāstīt, ko es daru šodien. Vlogi tā kā, jā. Bez maz vai, jā, un tas Ok. arī sākās arī, kad savu pamatskolā pirmajās klasītēs gāju, un uzrādās tā Sindielo un Make-up par Evelīnu un Ališuks M, un kas tur vēl bija, es jau vairs Es nezinu, tā kā. Jā, tas arī Man arī nav mums nejausmas. Latvijā vispār sāk saprotu. kā tādu influencēšanu, kā tādu vispār pacēla. Jā, interesanti, kāpēc viņas nesauc par ietekmētājiem? Tas nevarēšu Tas saprast. izklausās pārāk agresīvi. Bet tas ir tiešām nozīmē tas, ko tas vārds nozīmē. Tā kā, Jā, bet tas ir pārāk agresīvi. Bet, nezinu, man liekas, īsāk, to, ka mēs vienkārši, varbūt ar tāpēc latviski tas ir, jā. Īsāk sakot, man tā doma radās tāpēc ar tādu domu, kad man tā doma, ak, Dievs, šito lūdzu izgriežam ārā. Gan, nē, mēs būsim pārāk slinki, bet, Jā. zin kā, nav īsti tā kā tāda kaut kas, ko paklausīties no cilvēkiem, kas ir, tā kā, reāli, vidējās darbinieku šķiras, vai ne? Visi Jā, tur tavs Ferrari, darbinieku viedoklis, Bugatti, piemēram. whatnot, vai ne? Un, manuprāt, mums tādā ziņā varbūt mēs vairāk varēsim vienlīdzība būt ar citiem cilvēkiem, kas varbūt mūs klausās. Varbūt, es saku, varbūt Domu biedri. Jā, Tas labs vārds, jā, jo domu tas biedri. mājasdarbs, ko es uzrakstīju kopējā sarunā, bija principā tā kā domāts ar to, ka, hei, mums vajadzētu kaut kādā veidā tā kā salikt kopā, kāpēc mēs vispār šo daram. Jo man personīgi, zin kā, ir labākais, kā tas var iet, un ir sliktākais, kā tas var iet, bet es ceru, ka šis būs kaut kas pa vidu. Varbūt mēs atradīsim vienkārši jaunus cilvēkus, ar kuriem padalīties, ar kuriem varbūt kaut ko paspēlēt, jo mēs visi, principā, esam gameri. Jā, tā kā, būtībā, būsim jā. reāli. Vairāk vai mazāk, jā. Vai tu spēlē Robloxu, vai telefonu spēles, vai arī Minecraft, un tas, cik sapratu, 3 galvenās tā kā grupas. Jā, un, zin kā, atradīsim kādu jaunu, varbūt izveidosies kaut kāda komūna, kaut kas stilīgs sanāks. Neviens jau nevar zināt. Zin kā, manā galvā stāv tā doma par to, ka, ja tu gribi iet mācīties, vai ne, pieņemsim, tu gribi iet mācīties, es nezinu, kaut kādu augstāko izglītību, vai ne, viņa aizņem 4 gadus, vai ne. Tā kā, tu ies mācīties tagad, un pēc 4 gadiem tev būs diploms, vai tu neko nedarīsi, un pēc 4 gadiem tu būsi turpat, kur es tagad. Tā kā šis ir ar tādu, manuprāt, no manas puses tas ir līdzīga doma. Zin kā, varbūt mēs kaut ko sākam interesanti, varbūt kaut kas foršs aiziet, varbūt ar kaut ko sadarboties tā tālāk. Jā. Varbūt vienkārši atradīsim kādus foršus cilvēkus, ar kuriem patusēt, paspēlēt kaut ko, zin kā. Dombiedrs, tā kā Susurs teica, atradīsim savu dombiedrus, varbūt arī tā būs. Man tas vārds dombiedri ļoti atgādina draugiem LV. Jā, tas ir pirmais, kas man vienkārši galvā iekrīt, ir dombiedri. Pagaid, draugiem.lv bija tāda vieta. Jā. Starp citu, es vēl joprojām esmu apvainojies uz draugiem LV.
Tikai tāpēc, Ko? ka viņiem bija ferma, vai ne? Un viņi tajā fermā nekad neielika roltona koku. Bet no Roltona jau nāca no Ukrainas. Es nezinu, par ko tu runā. Es gribu roltona koku. Es gribu Okay, latviešu virtuālajā vidē audzētas roltonas, jau cik kociņi. Tā kā botāniskais dārzs 1. aprīlī izjokoja cilvēkus ar to, ka viņiem makaronā un kokos. Ko? Viņiem neaug Nopietni. makaronu kokos? Tas ir tavs jautājums. Taču, jā, viņi taču lika iekšā, šis ir mūsu makaronu koks. Labi. Un izvārīt makaronu karājās. Tā kā tiks bija spageti ietēt. Jā. Ak, Dievs, cik lieliski. Tas ir tik ģeniāli. Tas ir tik ļoti ģeniāli. Jā, bet katrā ziņā, no tēmām, ko mēs apspriedīsim, kā jau man liekas, ka var sākt ieskicēt cilvēku smadzenēs, mēs apspriedīsim visu. Varbūt gluži ne to, kas notiek sabiedrībā sākumā. Bet, Jā, es domāju, tie sabiedrības viedokļi, zin kā, piemēram, politika vai kaut kāda drāma vai populāras lietas. Nē, zin tās drāmas, kas ir tās, es nezinu, piemēram, Briks un Minifigs to drāmu. Zin kā, kaut kā tāda, es nezinu, baigā jēga mums apskatīt. Piemēram, drāma, kas ir saistīta ar kaut kādu lietu, kas ir kaut kāda, piemēram, skamu formāti, ķipa krāpniecības formāti. Tos gan domāju, ka to varētu apskatīt, jā, bet... Jā, es vienkārši domāju ar tādu domu, ka mums vajadzētu skatīties, kas mums pašiem interesē, par ko mēs paši gribam runāt, un pēc tam varbūt, gan jau, ka mums būs vismaz 3 skatītāji, kuri gribēs dzirdēt mūsu viedokli kaut kādā tēmā, un skatīties pēc tā, ja 2 nobalso par mašīnas riepām, tad mēs izmeklēsim un apspriedīsim to, kur var nopirkt labas mašīnas riepas. Vispār tas ir ļoti labs points, jā. Es teikšu godīgi, man mašīnas nesaist, tā kā riepas šīs nesaist, bet varētu, jā. Tas būtu ļoti interesanti, zin kā, tāpēc, ka tad mēs arī varētu pie reizes izskatīt to vispār, kā šī riepa klasifikācija dzima. Kāpēc un dzima un vēl visu kaut ko. Jā, starp citu, šis varbūt galīgi nav par tēmu, bet ir par tēmu. Tu zināji, ka riepas ir melnas tikai dēļ dizaina? Tā kā cilvēkiem bija pilnīgi vienalga, kādā krāsā ir riepas. Bet labi, pagaid, šito atstāsim uz citu reizi. Jā, šādi mums ir parasti sākās šīs tēmas. Šis tieši tas tā kā, šis ir tā kā tas paraugs to, kā mums vienmēr, tā kā, kāpēc mēs izdomājam vispār taisīt podkāstu tieši šādu jautājumu dēļ. Vai tu zināji to, ka tā kā, un pastāst pilnīgi crazy teoriju vai interesantu faktu, ko tā kā tiešām neviens nekad nebūtu aizdomājies? Jā, es vienkārši atceros, ka riepas sākotnēji bija baltas. Jā, tā bija lieta. Tas ir ķimikāli, pieejauts ķimikāli. Tāpēc, man bērnībā likās to, ka riepas bija melnas tikai tāpēc, ka no naftas viņas tiek tīrā formā taisīts, bet ne. Zini, kas ir? Es būtu pirmā rindā, ja tur būtu, ja būtu iespēja iegādāties rozā riepas mašīnai. Var. Oh my God! Es domāju, ka pasūtīt tikai. Ko? Kāpēc? Jā, pareizi, dizaina elements, jā. Burtiski pirms minūtēm teica. Ok, jā. Bet jā, kaut kā tā. Tas ir vismaz tāds mans un tavs, man liekas, ka minējums. Man liekas, ka Susers neko nav teicis. Suser, kāpēc tu šajā podkāstā? Es vienkārši... es nezinu, kāpēc es esmu šajā podkāstā. Varbūt tas vienīgais, tāda sieviešu balss, jo hei, es arī šeit esmu, jā. Es nezinu. Nē, man liekas to, ka vispār tas iemesls bija, ka mēs sapratām, ka divatā nav vērts, jo mums vajadzīgs 3. viedoklis, 3. kas ir pilnīgi tā kā, jo es atceros to, Hektor, mums vienmēr bija tā interesantā lieta, ka mēs vienmēr varējām katrs ieņemt vienu vai otru pusi, jā vai nē, un tad mums vienmēr interesēja tā kā 3. viedoklis, kas varēja apskatīt pilnībā no cita rakursa to tēmu, vai arī pirms kaut kādu jautājumu vai arī faktu. Un tad man jūs vienkārši atceros, ka bija kaut kur viens dialogs ar Susaru, kas tieši uzdeva riktīgi daudz jautājumus vienā momentā, ka mēs abi ar Hektoru sēžam un domājam, bļauj, čist, kā vispār tas un kā šitas. Un, jā, tā kā Susars ir mūsu
Nu, asistents, nē, tas pārāk rupi teikt. Es Voice domāju, of reason. jā, tieši tā, voice of reason. Bet, Saprāta balss. mēs jau pa lielam arī sākumā bijām plānojuši to, ka mums būs viesi, un mums jebkurā gadījumā būs kaut kāda viesi. Kaut Bet, kāda, jā, tā kā mums apniks trijiem runāt. ņemot vērā nosaukumu, varat jau saprast, ka tie viesi ir principā mūsu čomi, mūsu čomi un tā tālāk. Mums nav īsti neviens, kas tur ir baigi augstu, tur ministru prezidents un tā tālāk. Jā. Nu, mums būs vis kaut kāda Un tev arī sanāks. viesi, bet, nu, nekas baigi spīdošs nebūs, zin kā. Nu, man principā ir doma vienkārši parunāties, dalīties ar savu viedokli, apspriest kaut kādas interesantas Jā, tēmas. redz, kur es tagad lasu savus pierakstus tieši par šo tēmu. Kāpēc es pat aizsēju? Redz, kur ļoti svarīgs punkts. Lai izventilētu visu, kas ir sakrājies. Nu, jā. Tas ir kaut kādas teorijas, kā, lai būtu ko dalīties. Jo es arī atceros to, ka nav neviena podkāsta, kas runātu par vispārinātām idejām, ideoloģijām, vai vispār jebko vispārināt. Un tieši latviešu podkāstā tāda nav. Jūs zināt, tie amerikāņi, briti, nu jā, bet viņi tur vienā momentā sāk palikt mazliet politiski, vai ne? Un, kā, tā ir tā svešzem politika, un tas tā kā, neskar īsti mūsu. Gribās tā kā būt pašmājas. Mēs gan jau arī atradīsim kaut kāda veida tā kā kopsaucēju vai ne, par ko beigās runāt, kad beigsies tēmas un tā tālāk, bet, nu... Jā, gan jā. Es ceru, ka tas nebūs pārāk politiski, lai gan, nu, zin kā, es nebaidos arī par to runāt, man pilnīgi vienalga, bet... Nu, zin kā, nu jā, bet, politika riktīgi ātri sadala cilvēkus, un es uzskatu to, ka, ne, tā kā par politiku vajag runāt, jā, tā ir nepieciešamība, bet tad maksimāli neitrāli un vienkārši apskatīt visu no visām pusēm. Mums vajag vienkārši būt objektīviem un apskatīt faktus. Jā. Vienkārši politikā to ir drusku grūtāk darīt nekā citās tēmās. Nu, zin kā, ja mēs runājam, piemēram, par datoriem, par procesoriem, videokartēm, nu tur, tu vari teikt, vai ne, vecīt, man ir Nvidia un man viss patīk, un es tev varu teikt, man ir Radeons un viņš ir labāks, jo X... Un tad sākās, nē, AMD labāks, nē, Nvidia labāk. Un tad es zinu, kur tu dzīvo, un es zinu, kur dabūt ķēģus, tā kā uzmanies. Jā, es arī zinu, kur es dzīvoju, man māja taisīt no ķēģiem. Nu, tā ir kā ir, jā. Es aiziešu izvilkšu vienu to ķieģeli no tās mājas. Man būs mājā ventilācijas sistēma. Nice, Oh my paldies. Nu, vasarā noderēs, ziemā, Ziemā iebāzīšu spilveni, lai sasalst. zeķi, tā kā vecajos labajos laikos. Nu, zin kā, es uzaugot dzīvoju tā kā padomju laiku mājā, un mums bija tas ventilācijas skapis, un tajā ventilācijas skapī bija burtiski avīze, zeķe, avīze, tieši tādā secībā. Es ceru, ka tā bija vilnas zeķe, nevis vienkārši Tā bija vilnas zeķe, jā. sieriņš. Ok, thank God. Jā, tā bija vilnas zeķe. Pēc darba dienas atnāk mājās, iemet tur iekšā. Ui, nē, nu tas nebūtu labi, ka visam, kas tur stāvēt, ir visādi konservi kaut kādi tur, es nezinu. Medus tur stāvēja, es atceros. Bet tas bija baigi sen. Tas nebija šajā gadsimtā. Tas bija šogad. Bet, nu jā, mēs noteikti apspriedīsim arī kaut kādas, varbūt interesantākas, populārākas tēmas. Susiram gan jau patikt, ja mēs divi stulbi vīrieši apspriestu, piemēram, augu audzēšanu un dārzniecību. Jā, ņemot vērā to, ka man mājās izžuva, kā viņi sauc, princešu koks, laikam tas bija. Nē, apšum kaut kāda ķīnas roze, something. Es tiešām nozīmē, esmu atspojis, nezinu, jā. Bet viņi izžuva, bet viņi nokalta vēlāk par manu plasmas puķu, jo plasmas puķē ātrāk krita nost lapiņas nekā īstē puķē. Un tā kā man tik ļoti slikti. Pag, tev plasmasas puķē krita nost. Man bija tieši tas, Man tur vēl virtuvē stāv plasmasas puķi, viņai tik ļoti daudz lapas nobirušas ir. Un es saprotu, viņai sāk krist ātrāk lapas nost nekā īstai puķei, kuru es neaplaistīju. Tā kā man ir tik slikti ar augiem, man ir reāli tik slikti. Tas nav pārspīlējis, es saprotu, tas reāli nav. Oh my God. Jā, tā ir īsti patiesa lieta. Es saku, tas nav pārspīlējums. Tas tā kā ir pāris cilvēki, kur vienkārši pirmais jautājums, kā tas ir iespējams to, ka tu plasmas puķei krīst nost lapas, tev puķi, ko nekad neesi laistījis, projām dzīve un kaut ko zalāsni cenšās izdzīt. Runājot par šo, zin kā, man bērnībā es atceros, kad bija tā kā, es pat nezinu, vai tas ir patiesība, starp citu,
Bet taču agrāk teica par to, ka pie tiem vecajiem datoriem labi, ka tur kaktus stāv vai kaut kas tāds, vai ne? Ko? Nu, Ko? es nezinu, kaut kāda Šito tāda neesmu doma nekad man ir dzirdējis. aizķērusies. Un man mamma uzdāvināja bērnībā kaktusu, vai ne? Un, nu, viss jau bija forši, vai ne? Bet problēma bija tāda, ka manā istabā spīdēja visu laiku saule. Un tad bija tā problēma par to, ka, nu, zin kā es viņam pataustu zem, un viņi visi izžūs, vai ne, saulē sēžot. Un es Jā. beigās viņu tik bieži aplaistīju, jo es nekad neatcerējos iepriekšējo reizi, ka es esmu aplaistījis, ka viņš vienkārši paņēma un sapuva. Jā, tas ir kaktus populārākais stāsts. Visātrākais veids, tā kā visbiežākais veids, kā viņi nomirst, tāpēc, ka kāds ir pārāk daudz laistī. Es viņu noslīcināju. Es pat nebrīnos. Nu, redz. Uz Man nav veselību. astma. Paldies. Okay. Tas bija šķaudens, es nevarēju saprast. Kaut ko Nē, dzirdēju, es kaut ko klapoju. nedzirdēju. Es Ah. klapoju. Bet tāpēc tāds paldies. Lai tikai iet labumā, zin kā. Jā. Jā, tas vilciens fonā, es konstanti, es laiku pīp taisa. Nav nejausmas, par ko tu runā. Mēs neko viņu nedzirdam. nedzirdam. Tā kā viss kārtībā. Es vienkārši skatos savā ierakstā, OBS, ka viņš kaut ko pakritās. Brīdī, Nu, kad kāds gan jau, uzsūs. ka varēs dzirdēt, bet, zin kā, nu, tad ir iemesls, kāpēc arī man ir ieraksts. Tā kā, Nē, viss ok. arī. Bet, nu jā, īsumā kaut kā tā, garumā es nezinu. Nu, garumā mēs varam vēl pastāstīt. Kaut Mēs ko. varam pastāstīt to, cik šausmīgi briesmīgi ir slimot vasarā. O, jā. Tas ir tik stulbi patiesībā, bet man liekas, ka mana balss gan jau mainīsies ieraksta laikā, tikai tāpēc, ka pašlaik es esmu gandrīz izveseļojies. Bet Tev man, būs apslims, ok. nu, man iesnas un kakls bija galīgā dibenā un tā tālāk, bet es nezinu, tā kā dažreiz viss ir kārtībā, un dažreiz uznāk tas lūzuma punkts, kur mans kakls pasaka, kondicionieris, es viņu jūtu, un tad viss, ar to viss beidzas, viss aiziet vienkārši down. Jā, es nezinu, pēdējās šitajā nedēļā, ka mums visu laiku līs. Es 2 reizes esmu atnācis mājās pilnībā slapš. Nu, tā kā pilnībā izmirts. Tā kā, nu, es vēl jūtos labi pagaidām. Nu, nē, zin kā, Imunitāte vajag trenēt, laikam. Es nezinu, es neesmu vecmāma. jā, nē, vajag trenēt, laikam, visu vajag trenēt. Smadzenes arī ir muskulis, kuru vajag trenēt. O, jā. Un, Jā, Kā starp bija citu tas? runājot par smadzenes, kas ir Jā. muskulis, kuru vajag trenēt, vai jūs zinājāt to, ka basically Alzheimera slimība, no viņas var izvairīties, ja tu visu laiku mācies kaut ko, un ja tu visu laiku atkārto kaut ko, un tur jau ir tas iemesls, kāpēc ir tāds teiciens mums latviešiem - atkārtošana, zināšana māte. Dievs. Jā. Jā, Atkārtošana, Bet, zināšana māte. bet jā, ir, man liekas, jau medicīniski pierādīts to, ka, ja tu visu laiku kaut ko atkārto, visu laiku kaut ko mācies pa jaunu, tavas smadzenes tiek noslogotas, un viņas nevar tik ātri atrofēties. Kas ir arī demences pacientiem, Alzheimers un es nezinu, vēl kaut kādas atmiņas slimības. Es zinu, to, ka 17. gadā bija atrasts raksts saistībā ar to, ka šī Alzheimers ir saistīta ar demenci. Jā, es nesaprotu, sorry. Vēl pašam ir saistīta ar to, ka tika uzturēts, tika uzturā izmantoti alumīnija trauki. Jo izrādās alumīnijas ir viens no pāris metāliem, kur tos organisms īsti nemāk reģistrēt kā ļaunprātīgi vai vispār, ka to, ka viņš vispār atrodas iekšā. Kā rezultātā viņš viņu sevī patur. Nu, tā vismaz bija tajā pētījumā rakstīts. Es neatceros viņu pilnībā detalizēti vairāk, bet tas bija saistīts ar alumīnija traukiem. Un interesanti arī tas, ka mums bija vesels laika periods, kad ļoti daudz trauki, kā saka, galda piedarumi vai ieroči. Galda ieroči. Ieroči bija taisīti no alumīnija. Un tad tiem, kas pēc tam viņus riktīgi daudz bija uzturā izmantojuši, viņam arī ir tieši šīs visas smadzeņu slimības.
Jo alumīnijas vienkārši uzkrājās, sagrājas smadzenes un viss. Neko daudz var iesākt. Izklausās ticami, bet šo varētu pārbaudīt. Jā, es saku, tas bija Zini ļoti kā, sen. mēs tāpēc neesam es eksperti, pats jā. īsti Mēs neesam Jā, eksperti. tiešām mēs Šis neesam nav eksperti. finansiāls padoms. Tas nākotnē. Finansiāls padoms. Oh. Bet Jā. pagad, kaut ko teicu par Alzheimer, es gribēju kaut ko teikt. Laikam kāda ir pirmā pazīme. Alumīnijas. Alumīnijas. Patiesībā ir Alumīnijas. fantastiska lieta. Tu zini, ka viņš ir bezgalīgi pārstrādājams? Tāpēc, ka viņam neveidojās šņaga, vai ne? Nu, it kā, jā. Nu, Es nezinu, cik ļoti tā kā ir bezgalīgi, vai ne? Jo bezgalības ir savādākas, ko mums māca matemātika, vai ne? Daudz Jā, dažādas bet, un savādas, bet... Nē, paganē, alumīnijas oksidējās šā vai tā. Vienkārši tad laikam viņam procentuāli zemāks slānis, nu tā kā procentuāli zemāk iespējami, ka viņš, nu tā kā daudzums, kas oksidējās no viņa, uz viņa būtībā ir pārāk mazs, lai būtu ievērojams kā šņaga. Jo es zinu to, ka alvē ir riktīgi milzīga problēma ar šņagu. Jā, Šņaga ir būtībā, šņaga ir, tiem, kas nezinu, šņaga ir, man šeit tā viņa arī sauc, anglisks vārds ir slag, kas apzīmē kā nepareiza, man tas interesē tā kā oficiālais definējums, oficiāla definīcija šim. Nu, tas nav vienkārši tas te atkrituma produkts, kas izveidojas, kamēr tu... Nu, tas ir atkrituma produkts, kas izveidojas, kamēr tu kausē metālu pārstrādāt. Okay, tas ir sarunvalošu žargonu vārds. Jā, nevajadzīgie pievienojumi. Tā kā nevajadzīgas lietus, sniekus, ēdienu paliekus, sīkas atkritumus vai nekvalitīvu šķaidīt alkoholu. Okay, to es nezinu, to, ko izmanto viņi saistībā ar alkoholu. Okay, tas ir interesanti. Bet, nu, viņi pārsvarā izmanto... Šķaidīt alkoholu? Nē, to, kad, lai apzīmētu. To es biežāk lieto, lai apzīmētu nekvalitīvi slīpsvītru šķaidītu alkoholu. Nekvalitīvu. Ok. Jā. Tas, respektīvi, Bet viņi arī izmantos metālgriežu. Jā, tas vienkārši žargonu vārds ir. Okay. Jo tas viņi vienkārši, es viņu iemācījos saistībā ar metāla apstrādi, kad metālu tā kā tu kausē un tad izlai, un tad viņam ir tā kā pa virsu un apakšā. Liekais metāls. Tas liekais metāls. Ir metāli, kuriem ir gan augšā, gan apakšā. Protams, tas gan jau ir atkarīgs no savienojuma. Šodien kaut kā ķīmiska diena. Es nezinu, mēs baigi daudz par ķīmiju runājam pirms. Kaut kā, jā, par sāli runājam, par Himalaju sāli. Jā, kurš tikai redzējis pašportretu, kurš tikai redzējis portretu bildi. Jā, patiesībā viņam nav vispār nekāda sakara ar Himalajiem. Bet tas ir labs mārketings, ja godīgi. Man liekas, to, ka sākotnēji vispār šis nāca no Himalajiem, un pēc tam laika gaitā viņi samainīja tur citām lietām. Jo, cik es zinu, viņš sākotnēji bija gaiši zilā krāsā or something. Tu nerunā par kaut kādu jūras sāli? Jūras sāls mēs šeit, ka bija... Nē, pa ko? Himalaya taču vienmēr ir bijis rozīgs, vai tu ne? Jā. Bet patiesībā viņš nāk no kaut kādas, es nezinu, Pakistānas, Uzbekistānas vai kaut kas stopus. Jā, Pakistānas Pendžabas reģionā. Jā, tas ir ļoti tuvu Himalajiem. Bet tas ir akmens teikt, kad blakus Rīgai ir Daugavpils. Labi, mēs dzīvojam mazā valstiņā, tas ir pārāk liels stiepiens. Bet es domāju, uz viņu mērogu, jā, tas tā varētu pat būt. Nu, tieši tā. Mēs esam maziņi. Mazā valstiņā. Tieši tā. Kurš sāls tu bija? Jautājums par sāli. Jā. Kā jums labāk patīk smalkais sāls vai šitais te nesmalkais? Rupjais vai smalkais? Rupjais vai smalkais. Ja godīgi, kā es jūtos? Viss ir, zin kā, šajā pasaulē noteikti ir objektīvie viedokļi un ir noteikti subjektīvie viedokļi. Un sāls izvēle, man liekas, ka ir tīri subjektīvs viedoklis. Man liekas to, ka, man liekas, bet es saku to, ka rupjais sāls ir brīdī, kad es gribu sajusties bišķīt kraukšķīgs, pirms medot biespienu, vai arī smalkais sāls brīdī, kad es gribu sajust uz maizītes, mums bišķiņi sālīti. Zinu, kāpēc man nepatīk rupjais sāls. Tāpēc kraukšķi? Viņš lamājas? Tāpēc, ka viņš... Jā, viņš ir ļoti rupjš. Tāpēc, ka viņš neizšķīst tik ļoti ātri un tik ļoti forši kā smalkais sāls ēdienā. Piemēram, vai tu esi ēdis makaronus ar rupjo sāli?
Nē, jo es makaroniem, vispār esmu bērs viņu klāt, bet es nekad neesmu tā kā uz šķīvi bērs klāt salas vai Nu, makaroniem. jā, bet Varīšanas periodos esmu bērs klāt, jā. pat tādā brīdī, tad, kad tu vāri, man ir bijuši ļoti daudz gadījumu, kad pat tad, kad es vāru un vārošā ūdenī ieber rupjo sāli, viņš neizšķīst līdz galam. Un tad Kā pēc tu tam ūdeni tu ēd, maisi? jā, un tad pēc tam tu ēd tos makaronus, un tu tāpat jūti Bet sāls gabaliņus. tas nav gadījumā saistīts ar to, ka, nu kā smalkajam sāli, vai ne? Ja tu atver Es sāls nezinu, man tāda problēma iepakojumu, īsti nav. vai ne? Tu atver smalko sāli, viņš principā viss ir balts. Tu atver rupjo sāli. Viņš ir palāks, jā. Jā, viņam viss kaut kas tur, es nezinu, es tur esmu redzējis visādi veidu kristālus. Varbūt viņš vienkārši līdz ar to nav tīrāks, un tas kas neizkūst, ir vienkārši kaut kāds blakus produkts, nezinu, akmens, grants. Nu, es nezinu, man pieņemsim tas, ka es piebaru sāli pirms ūdens vārās. Būtībā, tā kā sāls, es tā kā konstanti maisu kopā ar ūdeni līdz brīdim, kad ūdens uzvārās. Un brīdī, kad ūdens uzvārījās, tad jau viņš izšķīdis. Jo sāls jau ir izšķīsts parastā ūdenī. Viņam nevajag jau būt siltu ūdeni tikai. Nu jā, nē, tas jau tas pats, kas novērojis. Tāpat kā cukurs, viņš jau arī šķīst arī parastā ūdenī, vienkārši tas laiks ir daudz lielāks. Es paskatījos, zilā krāsā ir izrādās Persijas sāls, tieši tā kā tu teici. Jeb Irānas zilā sāls arī sauc. Ko es Viena no neteicu par retākajām, Persijas sāli? Es teicu par jūras sāls. Nu, Persijas jūras laikam. Es nezinu, es nemāku ģeogrāfiju, nebrauciet man lūdzu virsū. Jā, tā ir viena no retākajām, neparastākajām sāls šķirnēm. Bet starp citu, vai jūs esat taisījuši sāls kristālus? Ja jau Nē. mēs esam uz tēmas par sāli. Tu domā audzēšanu? Jā, sāls kristāli. Tā kā tu ielej glāzē ūdeni, ieber tonu ar sāli un uzliec pa virsu glāzē kaut kādu zobu bakstāmo vai kaut kādu koka nūjiņu vai diedziņu pa virsu uzkarini, ja? Un tas sāls ūdenim iztvaikojot, viņš arī ceļās līdzi un tad viņš pieķerās pie tā kociņa. Izveido sāls kristālu. Bet tā jau nav audzēšana, tur vienkārši viņš ceļo līdzi, viņš beigās nosēžās, ūdens iztvaiko, ūdens kondensējas uz koka, pēc tam ūdens iztvaiko, tev sanāk koks ar sāli. Manāk interesē, kā cukurmietiņi tiek audzēti. Tā kā cukurkristāli. Cukurkristāli tiek audzēti. Mans minējums, ka tas pats varētu būt. Man liekas, ka nevis tas pats, bet līdzīgi. Ja tu teici to, ka tiek nolikts pāri, bet es zinu to, ka viņas tā kā tiešām nozīmē iemērcē. Un pēc tam ir daudz dažādu krāsu. Ir arī, jā, kas iemērcē. Es biju starp citu kaut kad ļoti sen atpakaļ nopirču to te kristāla audzēšanas komplektu. Tā ir dīvaina lieta. Protams, ka viņi izauga, tā kā loģiski, ka tu mājās nevari dabūt tā kā īstu kristālu, vai ne, un izaudzēt īstu kristālu, bet zini kā, ka tu vienkārši kaut kādu pulverīti maģisku ieber, bez mazai samais un atstāja, un pēc kaut kādām pāris dienām tur ir kristāls, tas ir drusku... Jā, neticam mazliet. Interesanti. Man liekas, tas liekas interesanti, un neticam tikai vienīgi saistībā ar to, ka tu to neesi darījis tā kā gan daudz reizes, lai tu to liktos kā normāla parādība. Arī fakts, jā. Jā, ikdienas lietas mums liekas kā normāla parādība, tikai tāpēc, ka viņas attiekās atkārtot. Tāpēc arī šis. Jā, bet šis ir ļoti foršs eksperiments. Jā, visam noteikti. Tas ir tā kā, zin kā man ir auga audzēšana, ja, ka es skatos uz katru jauno lapiņu. Un lielais par saviem bebucīšiem un konstanti sūti visiem bildes. Bebucīšiem, jā, tieši tā, un arī dāvinu visiem apkārt savus bebucīšus augu, jā. Tas jau tā, ka mums uz palodzes vairs nav vieta, uz nevienas pašas palodzes vairs nav vieta nekam, jo tur stāv tikai un vienīgi augi un viņu bebucīši. Pilnas ģimenes uz saviem bērniem, jā. Jā. Kā es tev saku, viņai patiks, tad, kad mēs runāsim par dārzniecību. Viņa mums varēs iemācīt ļoti daudz, ņemot vērā, kad mēs esam cīsiņu pārstāvji un mēs nezinām par to. Pārstāvji. Es teiksim jau godīgi, mēs vienkārši esam veči, kuri neko nesaprot no puķēm. Viss. Es zinu pāris puķis, bet, kad es ieeju puķu veikalā, es pat nezināju, ka tādas eksistē.
Dievs. Nē, par puķiem runājot, man arī ļoti daudz tā ir. Tā kā pašus puķus es arī neatpazīstu. Ja man kāds paprasīs, kas ir gerbera un kas ir, es nezinu, vēl kādas nosaukumus, man nav ne jausmas par puķiem, tā kā, kas zied. Un es arī... Vienīgā puķa, ko es zinu, ir orhideja. Tā kā no tām īpašajām. Un es arī zinu viņai... Nē, tā ir nezāle. Tā ir vislabākā nezāle šīs planētas. Bet es domāju to, ka es arī zinu tādu puķi ar nosaukumu Kambrija, kas ir tiešām nozīmē orhidejas kaut kāda šķirne. Vai kaut kas tāds mums bija. Paskatīsimies, vai tas, ko es saku patiesību. Kas ir Kambrija? Bet runājot par nezālēm, pienenes bieži vien ir stiprāks par Latvijas asfaltu. Pienenes mīļākais ēdiens ir Latvijas asfalts, par ko mēs runājam. Jā, un es starp citu nesen uzzināju, kas ir vaska puķis. Un es tagad īstenībā ļoti gribētu aiziet uz vietējo depo un nopirkt vaska puķi. Bet vienīgais, kas man nepatīk viņā, ir tas, ka tas ir karināmais augs, kuram patīk ļoti uz visām pusēm izplasties. Un tā kā tādos... Kambrija ir tiešām nozīmē tā mājas orhideja, bet viņa ir īpaši audzēta. Jā, viņa arī sauc Kambrija orhids. Jā, runājot par orhidejām, vai tu zināji, ka ASV katrai pirmajai lēdijai tiek izveidota specifiska šķirne ar orhideju? Un tas aizņem daudzreiz vairāk gadus nekā pirms, tā orhideja tiek dāvināta tajā brīdī, kad tā pirmā lēdija tiek par pirmo lēdiju. Un tās orhidejas uztaisīt jaunu šķirni aizņem gadus. Tomēr šeit ir par selekcionēšanu, ne? Jā. Vai arī tā ir ģenētiskā modifikācija? Man liekas, drīzāk selekcionēšana, jo selekcionēšana tu dari dabiski, un tas arī prasa vairākus gadus. Tā modifikācija krietni īsā laika periodā. Jā, tas ir ļoti interesants fakts patiesībā. The more you know. Dīvaini. Jā, the more you know. Mēs jau izglītojamies, mēs jau sasniedzam to, ko es teicu. Jā, tas tā kā, tas katru reizi, kad mēs Hektoru runājamies, mēs aizrunājamies, tiešām nozīmē. Mēs nežam par visu runājam. Visādām teorijām. Vienas no pēdējām reizēm, kad tu biji atnācis ciemos pie mums, un mēs skatījāmies Men in Black, un jā, mēs vēl prāt neesam noskatījušies otro daļu, vai šķiet. Jā. Nē, trešā mums bija. Trešā mums tagad palikās, jā. Jā, pusē mēs atkal pārstāvjam. Mēs pirmajā filmā pusē apstājāmies pie Michaela Jacksona kadra, un mēs sākām runāt par Michaelu Jacksonu. Tas bija vienkārši, mēs no filmas noskatījāmies labie pusi un norunājām vēl 4 stundas pēc tā. Jā. Vienkārši bez apstājas. Tas tā notiek. Tā, jā. Nav komentāru. Mans advokāts neapstiprina, nenoliedz faktu, ka tā bija. Es esmu tos advokāts, un es apstiprinu, ka šāds fakts bija. Ka šis fakts ir patiess. Es ļoti atvainojos. Bet, diemžēl tā ir. Es neuzņemos nekādu atbildību. Paldies. Es neuzņemos. Jā, redz, ka... Jā, tagad... Jā, pagaidām, tad ņemot vērā to, ka mēs visi 3 šodien neklātienē. Tad mums ir 3 datori pieejami un varam meklēt informāciju vienlaicīgi. Bet es domāju, brīdī, kad būs, tad mums būs vispār vajadzētu izvēlēties, kurš būs tas researchers on site. Tā kā uzreiz pēc dialogu laikā. Pagājušās brainstorming sesijas neuzņemos šo atbildību, tāpēc, ka kāds dažs labs pateica, ka es par lēnu rakstu. Vainīgs. Es vairs nevēlošu. Lūkšam, es uzprasījos un dabūju tagad. Jā. Tieši tā. Zin kā, tajā pašā laikā, dators jau vienmēr mums būs. Mēs varam vienkārši paņemt, es nezinu, to pašu portatīvo, uzlikt uz galda viens man, viens tev, vai ne, un tā tālāk. Tad jau apskatīt faktus un vispār.
Atvainojiet. Pagaid, bet mēs arī šobrīd dzīvojam jaukajā 21. gadsimtā, kur mums katram ir telefons. Jā, arī. Bet uz datora krietni ātrāk, jo datorā var tā kā lielāks krietni lielāks ekrāns, kur skatīties. Un vairāk informāciju vienlaicīgi ir uzņemt. Ja man liekas, telefons mazliet neparocīgs priekš šāda veida informācijas meklēšanas. Šis, starp citu, ir, man liekas, ka iemesls, kāpēc tādas lietas kā mākslīgais intelekts ļoti labi palīdz meklēt informāciju, ja tu to dari mazā ekrānā, ja tev vajag ātru specifisku atbildi, viss tu vienkārši uzraksti. Un tad viņš kļūdās, un tad tas stulbs, jo tu domā, ka tā ir patiesība. Jā, man ir tagad tāda interesanta lieta. Es mākslīgo intelektu cenšos baigi tik ļoti neuzticēties, jo es savā darba vidē esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri man raksta atpakaļ ar mākslīgo intelektu. Tā kā intelektu palīdzību. Man ir pat situācijas, ka var redzēt, ka viņi nav pilnībā izlasījuši, ko viņi man atsūtīja, un tad pēc tam tu sēdi un domā, ka viņi tā kā, tu viņam tagad brauks augumā par to, vai arī tu paklusēsi un atbildēsi uz jautājumiem. Es teikšu godīgi, es arī izmantoju to mākslīgo intelektu, jā, bet viņi izmantoja, lai pārbaudītu, tas, ko es uzrakstīju, ir gramatiski pareizi, un tad viņš ir pie reizes palīdz gramatiski salikt visus teikumus kopā, nevis domu mainīt. Tur tie cilvēki, kas vienkārši uzraksta, izspļauj un pēc tam domā, ka viņi baigi gudri ir. Es, starp citu, aizvakar izmantoju mākslīgo intelektu, lai atbildētu uz darba e-pastu. Kāda bija sajūta? Pirmām kārtām man bija tāds besis jau rakstīt to e-pastu atbildi, ka es vienkārši uzrakstīju mākslīgajam intelektam, lai viņš man uzraksta e-pastu ar šo un šo. Es, man liekas, kādas 15 reizes viņam liku labot. Jā, bet tas tā arī notiekās. Un beigās es pati salīmēju kopā visu to informāciju, kur viņš man ir devis no vairākiem. Jo viņš, ejot tālāk uzdotiem uzdevumiem, brīžiem pazaudēja to informāciju sākotnējo, kuru es viņam liku uztaisīt. Jautājums, tu to rakstīji latviski vai angliski? Nē, es to rakstīju latviski, tāpēc, ka... Tad jā. Tas skaidrs, kāpēc tā notikās. Man ir arī tas noticis angliski rakstot, ja godīgi. Man angliski tas notiekās tikai brīdī, kad es pārsniedzu 8 šitos inputus, un katram ir krietni atšķirīgāka komanda, tad viņš vienā momentā arī sāk žagoties. Tāpēc es ieteicams rakstīt visu vienlaicīgi. Atceries to stāstīt, tas bija par Quake 3 serveri. Viņš man visu konfigurāciju vienkārši sačakarēja. Kopš tā brīža man tāds... Es saprotu, ka šis ir tikai virtuālais āmurs 21. gadsimta, vai ne? Bet, tas ir ļoti labs. Virtuālais 21. gadsimta āmurs. Es viņam uzticos tikpat ļoti, cik es uzticētu Flexim nomizot kartupeļus. Paldies par uzmanību. Paldies, ka atnācāt man pep-talk, nevar TED-talk. Wow! Es viņam uzticos tik daudz, cik Flexim nomizot kartupeļus. Tas ir labs. Bet tā ir, zin kā... bet tā arī sanāk, kļūdu, tas... Zin kā, par mākslīgu intelektu mēs jau noteikti runāsim vēl arī dziļāk un tā tālāk. Jā, krietni vairāk. Man par mākslīgo intelektu man ir tik daudz, kas sakāms, tas ir vienkārši neticami. Arī tas, kā viņš revolucionējas, un to, ka cilvēki, protams, nesaprot to, cik tālu viņš attīstījies, tas ir... Tur tikai var pastāstīt un stāstīt un bez apstājas stāstīt. Zin kā, tā ir tēma, kas jāņem dziļi, līdz ar to, man liekas, ka tam varētu paņemt veselu vienu sēriju. Tā kā būtiski veselu vienu sēriju. Jā. Ja tur viss tās teorijas, tas, ko citi dara, tas, kā megakorporācijas to uzvedās, tas, ko notiekās tirgu un vēl viss kaut kas arī saistīts ir, jā. Bet, tas tad citai sērijai. Jā, citai sērijai. Bet Flex izmantot, lai mizotu kartupeļus. Kādreiz tu vispār biji iedomājies to mēģināt darīt? Vai arī slīpmašīnu, lai mizotu kartupeļus? Nē, un man liekas, ka šo mēs varēsim... Ar smilšpapīru, Šo mēs varēsim izgriezt kā klipu, vai ne, un likt TikTokā un jā, reāli, jā. Āmen. Tas ir labs teksts, jā. Tas ir ļoti labs spārnotais izteiciens. Es mākslīgiem intelektam uzsos tik ļoti... Cik Flexim nomizot kartupeļus. Tas ir labs teksts, bet, kaut kā tā.
Es nezinu, man liekas, ka pirmajai epizodē plus Jā, ir mīnus arī stunda, pietiek. pusotra. Jā, materiāls mums ir. Nu, Mēs kaut ko sagriezīs. es sagriezīs, tad jau izdomās kaut ko, kas un kā. Tā tad vairāk vai mazāk šīs ir beigas. Tiekamies Jā. nākošajā reizē. Atā! Tā. Jā, gaidiet vēl updates, jo mēs noteikti gan jau ka nekur nepazudīsim. Viņiem nebūs varianti. Ja nu vienīgi tas Flexis actually sāks mizot kartupeļus. Jo, tas būs sapņu piepildījums. Nu, jau tas ir sapņu piepildījums. Tā Bet kā jā, turpinam davai, sapņot. tiekās. Tiekās.